Labdien, kolēģi! Mana skatījuma ļoti drosmīgi, ka ministru kabinets nebaidās no izgāšanas. Par izgāšanu ir jārunā. Izgāšanas vārdā ir jārakstā gandrīz vai grāmatas, jo šādi var to izgāšanas pārvērst par tādu, starp uzvaru. Ja? Jo mēs tā kā neesam vēl līdz galam kaut ko izdarījuši, mums ne īpaši arī sanāk, bet mums ir plāns. Mums ir plāns, kā to izdarīt. Bet manā skatījumā šeit trūks tikai vienas mazas detaļas, šeit trūks demogrāfijas. Tiešām, nevar stabilizēt Latviju, nedz ekonomiski, nedz kaut kāda savādāka virziena, ja mēs nerunājam par demogrāfiju. Un uz dotu momentu, kolēģi, varbūt kādam nav zināms, bet grupā, kas visvairāk pamet mūsu mīļu Latviju, ir cilvēki, jaunie cilvēki no 20 līdz 35 gadiem. Tas ir tie jaunieši, kas principā pēc 10-15 gadiem veidos mūsu valsti. Turēs to dižu vārdu un nesīs pasaulē. Nav. Šajā konkrēta dokumenta par jauniešiem nav ne vārda. Par demogrāfiju nav ne vārda. Formāli ļoti iespējams kaut kur tur paslēpts. Bet ko mēs varam izdarīt, lai tie cilvēki nepamet mūsu valsti? Kāpēc ministrs par to nerunā? Darba vietas, protams, jā. Dzīvokļi, kur viņiem dzīvot, kur viņiem ar savām ģimenēm veidot savu topošu latviešu ligzdiņu, no kuras mēs visi kļūsim stiprāki un bagātāki. Hipotekārie kredīti, pareizi, jāiesaista bankas, jā. Par to mēs šajā dokumentā atkal nerunājām. Par pieejamu dzīvokļu programmu jauniešiem nerunājām. Par darba vietām varēsim runāt. Pēdējā krīze, kad ir bijusi Baltkrievijā, kur aizskrēja visu finanšu platformu uzņēmumi, tad nopietnāki. Uz Lietuvu. Ne uz Latviju, uz Lietuvu. Kāpēc? Ja mēs esam tādi atraktīvi, superīgi, visu rakstam, visu izprotam, dinamika, kustība, viss notiek. Pie lēšiem sēž. Runāsim par kriptovalūtu. Visi atpazīst to varbūt par nosaukumu bitkoini. Kur tagad atrodas tas centrs eiropiskais? Igaunijā. Mēs tikko tur ar Bergmaņa kungu dienu atpakaļ dzemdējām likumu pirmajā lasījumā. Tirgus eksistē jau nosacīti 100 gadus. Viņš jau ir sadalīts. Mēs te tā kā dīženi vakardien izelpojam, beidzot mums pirmajā lasījumā būs likums. Kāpēc, kungi? Kur tā uzvara? Mēs uz dotu momentu bremzējam. Konkrēti bremzējam. Un manā skatījumā šeit ir jārunā ne tikai par demogrāfiju, bet šeit ir jārakstā par to, kā visi ministri, kas šodien tiešām ar godu ir atnākuši pie mums, atjauno savas ministrijās. Jums ir vajadzīgs jaunas asins, jaunie cilvēki, jauns redzējums, jauns potenciāls. Jā, viņi nebūs paklausīgi, par to es 100% esmu pārliecināts. Bet reālai kustībai, kas nes mūsu valsti uz izaugsmē, viņa nevar būt paklausīga. Uguns neklausās nevienu. Tāpat arī jaunieši, kas attīstīs mūsu valsti, viņi nevienu neklausīs, un tas ir pareizi. Jo viņi zina, kā attīstīt valsti. Ar visu cieņu pret Ašrāda kunga ministriju, ar visu cieņu pret Valēņa kunga ministriju. Bet es redzu, kādi cilvēki strādā, kādi cilvēki nāk ziņot. Diemžēl viņi neatbilst esošam laikmetam. Jā, piedošana, ja es kādu esmu apvainojis, bet tā ir. Viņi nespēja jums dot labus padomus. Viņi nespēja jūs stiprināt kā ministru. Viņi nespēja jums aprakstīt to reālu situāciju apkārt un pateikt, kur virzās ekonomika. Mēs uz dotu momentu 85% no visām sadarbības lietām eksportu, tā teiksim, mums ir Eiropas lokā. 85%. Bet tirgus tur ir piesitināts. Tur vairāk nav kur attīstīties, Ašrāda kungs. Kāpēc mēs nerunājam par Āziju, par tuviem austrumiem, kur mēs faktiski neesam pārstāvēti? Kāpēc mūsu premjerministrs nebrauc uz turieni? Eiropa, diemžēl, ja mēs runājam par eksporta potenciālu, vairs mums nav interesanta. Tur ir viss robeža. Ja mēs runājam, kolēģi, par reāliem sausiem darbiem un par to, kas ir iespējams izdarīt, vēlreiz atkārtošos. Jā, mēs esam daļa no Eiropas Savienības, bet, diemžēl, uz dotu momentu Eiropas Savienības tirgus, diemžēl, nespēja mums vairs neko piedāvāt, lai būtu papildus jauda. Nespēja. Ja mēs runājam par LIA, jā, superagentūra, 60 miljoni, par maz viņiem tas budžets. Bet ne tikai dēļ tā, ka tā nav liela nauda, bet dēļ tā, ka viņi uz dotu momentu arī nestrādā uz jauniem tirgiem. Viņi šeit te vietēji kaut ko mēģina sadalīt, atbalstīt vietējus uzņēmējus, un atkal Valēņa kungs ar visu cieņu. Paņēmiet jebkuru cilvēku no ielas uzņēmēju, lai viņš pamēģina uz Liju atnākt pakaļ kaut kādam atbalstam. Tur būs sarežģīti. Viņš tur tik daudz papīrus aizpildīs, lai dabūtu 300 eiro. Pēc tam 5 gadi par viņiem atskaitīsies, un beigās viņam pierādīs, ka viņam to naudu jāatgriež atpakaļ. Tas ir, diemžēl, Lijas darba būtība.
Līdz 17. gadam, kamēr es biju uzņēmējs, mēs tur mēģinām vairāk kārt pieteikties visām programmām. Nereāli. Nu, absolūti nereāli. Jā, diemžēl, kolēģi, jārunā par to, ka tur uz dotu momentu, un es ceru, ka Valaņa kungs to mainīs. Ir iespējams darboties tikai, īpaši advancētiem uzņēmējiem, kuri saprot, kā pareizi rakstīt papīrus. Ja? Tāpēc, ja mēs runājam par atbalstu, sāciet no jauniešiem. Padomājiet par viņiem. Sāciet reāli ar iespējām veidot, vismaz piedalīties kaut kādas izstādēs, ne tikai Eiropa, ārpus tās. Un ņemiet līdzi visus uzņēmējus, lai viņi uz turien brauc. Ļaujiet uzņēmējiem plaši darboties, neierobežojiet viņus. Un šajā dokumentā es vēlreiz saku, tas ir izgāšanas scenārijs. Viss, tur vairāk nav nekā. Vienīgais, ko jūs izdarat, jūs slepni to atnesat, ka mēs nebaidāmies no tā. Tas arī ir, zināmā veida drosme, es to atbalstu, jā, bet, kāds ir fināls? Jaunieši, ekonomika, jaunie tirgi, tas ir svarīgs moments. Un atkal Valaņa kungs parunājot ar Līju, viņam jābūt atvērtiem visiem pilnīgi. Un jāsadala naudu pēc, teiksim, tā principā tie, kas nes perspektīvu, tos mēs arī atbalstīsim. Un par visam ministriem runādām, aiciniet jauniešus darbā. Viņi jums palīdzēs, viņi jums netraucēs. Vēlreiz saku, uguni nevar kontrolēt, bet uguns ir vajadzīgs. Paldies, kolēģi!